lielākā problēma šodien mūsu valstī ir vienotība, kas vada šo valsti 15 gadus. 15 gadus praktiski bez pārtraukuma viņa vada. Un es uzskatu, jebkura valdība, ja tagad notiks izmaiņas, kurā piedalīsies vienotība, ir ļaunums šai valstī, apskatieties, kas notiek Amerikā. Demokrāti ir padzīti ar kaunu. Patreiz Trumps pārņem varu, ja konservatīvie republikāņi. Un es domāju, ka Amerika ietekmēs globālo politiku. Un ja gadījumā ir nepieciešamas kādas maiņas, es teikšu tā, ja kāds domā, ka ar vienotību mēs varam kaut kur tikt, nekas nebūs, jo vienotība ir novedusi valsti līdz pēdējai vietai. Un tie rādītāji 17,7 miljardi ienākumi Igaunijā pret 15,1 miljardu. Tas, ko es vēlos teikt, ja būs kādas izmaiņas, to, ko teica tikko Raivis Dzintars, to, ko teica kolēģis arī Tavara kungs, jebkura koalīcija ar vienotību, tas neko nemaina, jo viņi ir sasieti kopā ar visām šīm neizdarībām. Viņi piesac savu darbību, bezdarbību daudzu gadu garumā.